iesaistīšu pašās, bet, protams, jautājums jūs noteikti uzdodat, droši apturiet mani, prasat, ja, kad ir kaut kādi jautājumi, negaidat līdz beigām un tiešām gaidu no jums tādu, jā, uzreiz, ja kaut kas jautājums nesaprotams, tad bliežam vaļā. Nu labi, tad, jā, pagājušajā reizē mēs pārunājām, tātad, kas tad ir tās emocijas un kur tad tās rodās. Un šodien mums tās tēmas ir ļoti daudz un plašas, skatīsimies, cik paspēsim, ja? Bet katrā ziņā es gribētu pastāstīt, jā, kas tad ir emocionālā inteliģence, arī izstāstīt un izskaidrot šīs te kompetences, kurām jūs arī saņēmāt to saiti, digitālo saiti, kur pēc tam jūs varēsiet arī noskatīties, ja nepaspējāt līdz šim, nav nekāda uztraukuma par to. Un tieši mēs jau ķersimies klāt, kā tad izskatās šie te Genus emocionālās inteliģences novērtējumi. Arī, skatīsimies, vai sanāks laiks pieķerties, kā veikt projektu un kādu, kuru novērtējumu izmantot un tā tālāk. Tā kā mums daudz tēmas šodien pārunājams, un tad arī ķersimies tam visam arī klāt. Tātad, jā, kas tad ir tā emocionālā inteliģence? Un ir daudz un dažādas definīcijas, kā jau jebkurā lietai pasaulē, bet šī ir viena no arī tādām populārām definīcijām, ka emocionālā inteliģence ir prasmju kopums, kas palīdz inteliģenti reaģēt un pielietot emocijas. Ja? Kā jau iepriekšējā reizē es teicu, ja mēs apzināmies, piemēram, ka dusmas mums dod enerģiju, tad mēs arī viņas varam ievirzīt tādā pozitīvā gultnē, ne automātiski reaģēt. Un, protams, ka tā ir tāda prasme vai kompetence, varētu teikt, kas ietekmē vispār mūsu dzīvi kopumā. Ja? Jo, kā jau, man liekas, pagājušajā reizē arī minēju, ko teica Daniels Golemans, ja, ka mēs esam emocionālas būtnes, kas iemācījušās domāt, nevis domājušas būtnes, kas iemācījušās ievērot emocijas. Un vēl viena forša definīcija, kas man pašai patīk no Džoša Bersina, ir emocionālā inteliģence ir tad, kad emocijas strādā mūsu labā, nevis pret mums. Bet, es saku daudz definīciju, bet jūs skatāties paši, kāda jums patīk, kuru jūs gribat izmantot savā praksē un tā. Kur tad mēs varam izmantot emocionālo inteliģenci? Un, man tā vienkārši atbilde būtu dzīvē, visās dzīves situācijās, bet, ja mēs paskatāmies uz tādu darba vidi, tad noteikti to var izmantot it visur, kur ir sadarbība ar citiem cilvēkiem. Ja? Jo tā ir tā emocionālā inteliģence, ir tā līme, kas satur cilvēkus kopā. Iedomājieties, ja jums ienāk iekšā telpā, jūs noteikti zināt, kad ir kādi cilvēki, kuriem ienākot telpā, jums liekas, ka telpa liek gaišāka un cilvēki pievelkās pie tā viena cilvēka un jūtaties patīkami. Un noteikti ir arī cilvēki, kuri ienākot telpā vai nerada tādu atstumtības sajūtu. Tā kā, jā, tas noteikti ir arī viņa emocionālās inteliģences līmenis, kas norāda to pievilkšanās vai atgrūšanas sajūtu. Emocionālā inteliģence ir arī mentālās veselības stratēģiju pamatā, ja? Jo, ja mēs protam inteliģenti pārvaldīt savas emocijas, tad arī mūsu mentālā veselība noteikti ir daudz stabilāka. Emocionālā inteliģence noteikti palīdz pie pārmaiņām, jo pārmaiņas cilvēkus baida. Ja? Un bailes ir tā viena no tām galējām emocijām, par kurām arī pagājušreiz stāstījām, ja? Baidīties un bēgt. Ja? Un tā ir tā emocija, kur mums noteikti ļoti bieži nākas domāt, kā tad viņu pārvaldīt un kā palīdzēt pārvaldīt citiem cilvēkiem. Protams, arī viņa palīdz gan pieņemt, gan arī komunicēt pārmaiņas. Jo, ja mēs esam emocionāli inteliģenti, mēs saprotam, kā pārmaiņas ietekmē apkārtējos un kad varbūt par viņām runāt, ja? Kad varbūt arī nerunāt, ja? Un atstāt uz citu reizi. Tā ir kritiska dažādās dzīves situācijās. Un tajā Capgemini pētījumā, ko es jums nosūtīju,
Tur var redzēt arī to labumu, emocionālās inteliģences labumu, ko tas dod organizācijām un arī darbiniekiem. Un kreisajā pusē ir tie labumi organizācijai, ja, kur tad pieaug gan produktivitāte, darbinieku apmierinātība, tirgus daļa un labajā pusē, kas tad ir tie labumi darbiniekiem. Un tas, ko pēc šī pētījuma arī secināja pētnieki, ir, ka atdeve no tā, ka uzņēmums investē emocionālās inteliģences attīstīšanā, ir līdz pat 4 reizēm, tas return on investment saucamais. Un jūs noteikti varat izmantot, un šis instruments ir pa brīvu. Šis kur ir saite, es jums pēc tam viņu arī aizsūtīšu atsevišķi, ROI kalkulators. Un tur jūs varat paspēlēties īstenībā, ievadot savu uzņēmumu datus, kuri strādā uzņēmumos, gan cik ir darbinieki, kādas tur algas, cik daudz viņi kavē darbu, slimību un dažādu iemeslu dēļ. Un tad, tur ir apakšā lieli aprēķini, kas izrēķina, ja ieinvestēs emocionālās inteliģences attīstībā, tad kāda būs atdeve tieši konkrēti jūsu uzņēmumam. Un tur var smuku tādu atskaitīt, dabūt ārā. Tā kā tas ir tāds labs instruments, ko izmantot, varbūt pārdodot emocionālo inteliģenci savai vadībai. Lūk. Tad bišķiņi ieskatīsimies vēsturē, un te jums pretī raugās 2 paši svarīgākie cilvēki, bet savā ziņā netik veiksmīgi šie cilvēki, jeb pētnieki. Tie ir tie pētnieki, kuri savos pētījumos atklāja un nodefinēja emocionālo inteliģenci. Tātad tas jau notika tālajā 1990. gadā. Pīters Salovējs un Džeks Mejers ir tie cilvēki, kas šo kā vārdu salikumu vispār izdomāja un radīja. Lūk, un šeit arī var redzēt viņu agrīno definīciju, ka emocionālā inteliģence ietver spējas uztvert, saprast, pielietot un regulēt emocijas. Principā, varētu teikt, viss jau ir par to visu, vien tikai kā tu tos vārdus saliec kopā. Lūk, bet galvenais ir emocijas un spēja viņas saprast un arī regulēt. Savukārt šis cilvēks ir krietni veiksmīgāks, jo, ja runā par emocionālo inteliģenci, visi zina, kas ir Daniels Golemans, kas kaut ko vismaz ir dzirdējuši. Un 95. gadā viņš tad attīstīja šo emocionālās inteliģences konceptu un publicēja grāmatu, kas varētu teikt iecēla šo emocionālo inteliģenci saulītē un parādīja, ka esot emocionāli inteliģentam, tu vari būt veiksmīgs ne tikai darbā, bet arī attiecībās, kā partneris, brālis vai māsa, vecāks un bērns un draugs, jo to arī mēs esam dzirdējuši paši un arī no saviem kolēģiem, citiem praktiķiem ārvalstīs, ka cilvēki īstenībā ļoti novērtē to, ka it kā viņi mācās, kā regulēt savas emocijas darba vietā, bet īstenībā tu jau mācies regulēt vispār emocijas, un ka tas viņiem ļoti labi arī noder ikdienas dzīvē. Un pēc šīs grāmatas izdošanas pētnieki radīja daudz un dažādus modeļus emocionālās inteliģences mērīšanai, noteikšanai, vērtēšanai. Un par tiem moduļiem, kas izdzīvojuši līdz šodienai, mēs parunāsim 5. reizē, kad tiksimies, un arī par to parunāsim, ar ko tad genos atšķiras un kāpēc tas mums pašām ļoti patīk kā rīks. Lūk. Un tā kā bija tad daudzu tādu modeļu, pieeju, emocionālas inteliģences definīciju, tad genos dibinātājs Bens Palmers 2000. gadā strādāja pie savas tēzes, lai izstrādātu tādu emocionālās inteliģences standartu. Un, lai to izdarītu, viņš izanalizēja 6 vispopulārākos emocionālās inteliģences modeļus, tolaik tajā 2000. gadā, lai saprastu, kas tad viņiem ir kopīgs, ko tie saka, kas ir emocionālās inteliģences pamatā, un kuriem no šiem ir tāda pietiekami tehniska bāze. Un balstoties, tātad šeit ir minēti visi šie 6 modeļi, ko viņš izmantoja. Viņš izveidoja tātad, savu genos modeli,
Un ar to viņš nodefinēja, ka emocionālā inteliģence ir prasmju kopums, kas definē, cik efektīvi mēs uztveram, saprotam, izrādām, pamatojam un pārvaldam savas un citu emocijas. Un atslēga, ar ko Genos atšķiras no citiem modeļiem, ir, ka mēs skatāmies tikai un vienīgi uz cilvēku demonstrēto uzvedību. Cik lielā mērā tā ir emocionāli inteliģente, jeb tas ir, kā cilvēki rīkojas. Ja? Mēs šeit nerunājam ne par attieksmi, ne par rakstura īpašībām vai iezīmēm. Mēs runājam par uzvedību, par rīcību, to, ko mēs varam novērot un to, ko mēs varam, cerams, ja gribam, arī mainīt. Lūk. Un tad pieķeršos klāt pie Genos emocionālās inteliģences modeļa, ko jūs esat redzējuši savos novērtējumos un arī savās novērtējumu lapās. Un darba grāmatas, jūs redzat šeit apakšā, atkal atgādinu par to oranžo aplīti, ja 11. lapspusē ir, sākās katras kompetences definīcijas. Un tas, ko šis te modelis dara, viņš, tātad katras uzvedības novērtējums, ko mēs mēģinam veikt ar šo te modeli, vai ko mēs mēram katru uzvedību, tā veidojas no tā, kā tev svarīgi cilvēki, kuru atgriezniskā saite tev ir svarīga, redz un novērtē tavu uzvedību. Un tas, tātad, ko mēs šeit redzam, ka šajā modelī ir 6 kompetences. Un ievērojiet, ka ir gan produktīvi, gan neproduktīvi stāvokļi. Un šeit ir saistība ar jau iepriekš stāstoto par neirozinātni, par emocijām. Tas ir, kad cilvēki redz, ka tu demonstrē tās uzvedības, kas norāda, ka tu apzinies sevi, savu rīcību, un viņi pieredz to kā produktīvu stāvokli. Piemēram, viņi pieredz tevi kā klātesošu. Ja? Savukārt, ja tu neapzinies sevi, ja mēs skatāmies uz pirmo kompetenci, tad viņi tevi pieredz kā emocionāli attālu. Tas nenozīmē, ka tu tāds esi vienmēr klātesošs vai vienmēr attāls, bet tā tava uzvedība kaut kādā laika periodā rada tādu, kā lai saka, cilvēki tā tevi redz tādā veidā. Un tagad mazliet pastāstīšu par katru no šīm te kompetencēm. Tātad vēlreiz svarīgi ir saprast to, ka tas, ko mēram, ir kā citi cilvēki, ar kuriem tu ikdienā iedarbojies, sadarbojies, redz, cik lielā mērā tu demonstrē šīs uzvedības. Tātad sevis apzināšanās ir, kā citi redz, cik lielā mērā tu apzinies savas emocijas, savu garastāvokli un kā tas ietekmē tavu rīcību, lēmumus, ko tu saki, kā tu sadarbojies. Tātad, kā tu izskaties no citu cilvēku skatu punktu. Ja, jo emocionālā inteliģence ir par to, kā tu vadi tās savas emocijas un arī citu emocijas. Citu apzināšanās ir par to, cik lielā mērā tu demonstrē rīcību vai uzvedību, kas parāda, ka tu apzinies citu cilvēku emocijas un jūtas, un kā tas ietekmē viņu lēmumus, rīcības, komunikāciju un tā tālāk. Un kad mēs redzam tādas rīcības, kas norāda uz augstu citu apzināšanos līmeni, mēs sakām, ka tie ir empātiski cilvēki. Es domāju, mēs visi esam dzirdējuši konceptu par empātiju. Ja? Tātad, un šie cilvēki palīdz mums nonākt tajā produktīvajā stāvoklī. Savukārt, ja man ir neiejūtīgs kolēģis pretīm, ja, tad mēs varam nonākt tādā neproduktīvā stāvoklī attiecīgi. Lūk, tā kā tas ir par
citu apzināšanos. Nu, tad ļoti vienkārši to ir izskaidrot tiešām ar to empātiju, ka mēs spējam sajust, kāds cilvēki jūtās, saprast to. Protams, mums nav vienmēr jāpiekrīt, jā, un mēs drīkstam palikt pie sava viedokļa, savām domām, bet mēs saprotam, kā viņš šobrīd jūtās. Un jautājums, vai, piemēram, stāstīt par darba ballīti sapulcē, kad tu esi iepriekš pirms 5 minūtēm kādam pateicis, ka tu esi atlaists, nu, piemēram, es tādu krasu, ja, piemēru, laikam jau nebūs tā empātiskākā rīcība. Tad, ja mēs ejam pie autentiskuma, un citos modeļos šī te kompetence netiek atsevišķi vērtēta, bet savukārt Genos uzskata, ka tas ir svarīgi to izdalīt, jo autentiskums ir ļoti svarīgs sadarbībā ar citiem cilvēkiem. Tātad tas ir spēja atklāti un efektīvi paust savas domas, cienot uzticēšanos, kā arī iedvesmot un iedrošināt pārējos uz līdzvērtīgu uzvedību. Nu, ja es, piemēram, saku, ka es tā jūtos vai tā domāju, tad tu tam notici. Ja? Un, ja mēs jūtam, ka cilvēki ir atklāti, patiesi un autentiski, tad mēs esam tādā produktīvā stāvoklī. Savukārt, ja mēs jūtam, ka kaut kas īsti nav pareizi, tā bilde ar to, ko viņa saka, neiet kopā. Ja? Noteikti, kad ir bijušas tādas sajūtas, ka cilvēks ar vārdiem saka tur kaut ko, bet tev tā iekšējā sajūta, kaut kas tur nav, kaut kas netiek līdz galam pateikts. Mēs īsti nevaram uzticēties, ja? Tad mēs attiecīgi, protams, kļūstam neproduktīvi, ja? Jo mēs neticam, nespējam noticēt. Tātad autentiskums tas ir par to, ka mēs esam patiesi pret sevi, gan jau, kad vispirms un arī pret apkārtējiem. Emocionālā spriestspēja ir kaut kas, ko mēs darām visu laiku, bet to nesaucam vārdā. Un emocijas ietekmē mūsu lēmumus, mūsu rīcības visu laiku, un tas notiek automātiski. Ja, tur mēs, tas tā ir, un to mēs nekur izdarīt nevaram. Līdz ar to tā emocionālā spriestspēja ir spēja lēmumu pieņemšanā apzināti un ar nolūku izmantot informāciju par savām un citu emocijām un sajūtām. Apvienojot to, protams, ar visiem faktiem, citu informāciju, datiem, ja, kas mums ir pieejami, kā arī komunicējot šo lēmumu. Tas ietver arī citu iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā, rādot, ka jūs izprotat citu cilvēku emocijas un sajūtas, kā arī komunicējot, ņemat vērā to, kā apkārtējie jūtas. Un te man ir tāds labs piemērs, ko es neatceros, kur lasīju vai dzirdēju, ja, ka pirms kaut kādām pārmaiņām vai kaut kāda liela tāda svarīga lēmuma pieņemšanas kāds vadītājs savai komandai, viņi tur sēž, tagad mums tur lēmums jāpieņem, vai ne, aptuveni visi saprot, kāds tas varētu būt. Un tad ir tāds pēkšņs jautājums, kā jūs jūtaties par šo lēmumu? Un tas pavisam liek uz to padomāt mazliet no citas puses, jo visu laiku jau mēs esam raduši tādus racionālus faktus, datus, vai kā tas ietekmēs mūsu tur peļņu vai rādītājus vai vēl kaut ko. Bet pajautājot, kā tu jūties par šo lēmumu, kādas tev sajūtas nāk pirmās prātā, tas uzreiz paver tādu mazliet citu rakursu uz to lēmumu vai pārmaiņu, kas ir gaidāma un ļauj identificēt varbūt kaut kādus riskus, ko mums neparādīja cipari, vai dati. Lūk, tā kā tas ir par to emocionālo spriestspēju. Tā, paškontrole. Šī ir kompetence, ko mēs demonstrējam tātad momentāli, ja? Tā ir kompetence, kas vispār parāda, vai mēs spējam sevi kontrolēt vai nespējam. Ja? Un tas nav tas, ko tu tā vari uzreiz vienu sitienu uztrenēt. Tad, principā paškontrole ir tāds, tā kā varētu teikt, rezultāts, ja? Kaut kādām darbībām, ko tu esi darījis pirms tam.
Un tas ir par to, ka citi tevi redz kā cilvēku, kurš spēj pārvaldīt savu garastāvokli, savas emocijas, savu rīcību. Un ja tu to spēj, tad tevi redz kā tādu emocionāli noturīgu, un tas citiem liek būt produktīviem. Bet ja tu lokies uz to pusi, nu kā vējš pūš, ja katru reizi nespējot ar sevi tikt galā un ar savām emocijām, tad tevi redz kā tādu temperamentīgu, nesavaldīgu, kas attiecīgi citus noved pie neproduktīva stāvokļa. Un šeit arī tiek runāts, nu, šeit arī ir viena no šīm te uzvedībām, kas runā par tavu fokusu uz pašattīstību. Nu, tas būtu par paškontroli. Ja, tātad, tas, kā mēs spējam pārvaldīt savas emocijas un garastāvokli. Savukārt pozitīvā ietekme ir par to, kā citi redz, kādu ietekmi tu atstāji uz apkārtējiem, uz komandu, piemēram, vai tu sniedz atgriezenisko saiti, vai tu atbalsti, palīdzi risināt problēmas. Ja? Nu, tie ir tie cilvēki, ja, par kuriem es minēju, kuriem ienākot telpā, ja viss paliek gaišāks un cilvēki apvienojās un tā. Tātad vai nu viņi ir spēcinošu iespaidu atstāja vai arī tādu vienaldzīgu. Nu tā, tas būtu tāds īsi pastāsti par katru no šīm te kompetencēm. Un varbūt jums ir kādi jautājumi šobrīd radušies? Man ir jautājums par jūsu pieredzi. Runājot par tieši to, ko jūs minējāt emocionālo spriedzspēju. Kāda ir tā pieredze, teiksim, esot lielos uzņēmumos, kur nevienmēr tai augstākai vadībai ir varbūt tās, par empātiju mēs varbūt tās vispār varam nerunāt šādos brīžos, ik brīžiem, kad ir. Bet kāda ir tā jūsu, teiksim, pieredze ar to emocionālo spriedzspēju, ar tieši šo te jautājumu, kā tu jūties ar šo lēmumu, vai kā tu jūties ar šī brīža situāciju, vai tas, kas varbūt tās nav tas patīkamākais? Nu, zini, Annika, mēs varam droši uz tu, labi? Es tam mūžīgi aizmirstu. Jā. Bet ir ļoti dažādi. Atkarīgs no uzņēmuma, atkarīgs no vadītāja, no augstākās vadības vai ne, un paša cilvēka. Es tā nevaru pateikt, kad ir vienā grāvī vai otrā grāvī, ir ļoti dažādi. Bet varbūt tad var pastāstīt tādu savu spilgtāko labo piemēru un spilgtāko slikto piemēru šajā jautājumā. Tas man ir prātā viens piemērs, kas ietver abas divas lietas, ko tu gribi dzirdēt. Ļoti liels uzņēmums Latvijā, zināms, bet nesaukšu vārdā. Tur bija, tagad vairs nav, vadītājs, es teiktu, diezgan despotisks, kuram pilnīgi vienalga, kā citi cilvēki jūtās. Empātija un emocionālā spriedzspēja, tādi jēdzieni nesaprot vispār, kas tāds ir. Bet viņš bija tik gudrs savā ziņā, ka viņš pieņēma vidējā līmeņa vadītājus, kuri bija tik emocionāli inteliģenti. Mēs taisījām viņiem arī novērtējumus tieši, un es vienkārši biju pilnīgā autā, ka pie tāda augstākā līmeņa vadītāja, kas bija valdes priekšsēdētājs, strādā tik superīgi, kolosāli, emocionāli inteliģenti cilvēki, kuri bija reāli buferis starp to valdes priekšsēdētāju un saviem darbiniekiem. Ja? Tā kā es teiktu, ka tāds man spilgtākais piemērs, domājot vispār par emocionālo inteliģenci, iekļaujot arī šo te kompetenci. Jā, bet kā tad interesanti, tad arī tas tāds nākamais sekojošais, tad kā tad tam buferim, ja, tas bufers ir tāds tā kā vairāk samierinājies ar šo te savu, teiksim, augstākās vadības uzvedības stilu vai vienalga, kā mēs to saucam, ja, vienkārši tā ir tāda
Nu, tas ir pieredums, vai tas ir kas, vai tā ir spēja sadzīvot? Un tad jautājums, cik ilgi tu spēj sadzīvot ar tādu stāstu? Mm. Nu, zin kā, tur jau arī nebija tā, ka visi tur mūžos strādāja dažādi, bet es domāju, ka, nu, tie cilvēki acīm, es nezinu, jā, pa katru es nevaru atbildēt, un man bija tāda sajūta, jā, ka viņi bija pieņēmuši, nu, tā kā mamma un tēti, tu, protams, nevar nomainīt, jā, un ja tev tā darba vieta patīk, vai tas darbs patīk, jā, nu, tad varbūt viņi pacieš un pieņem, ka to tas vadītājs ir, varbūt arī bija pieraduši, es domāju, daudz jau arī gadus strādāja, tā kā tu, es domāju, dažādas bija motivācijas, bet es noteikti es varētu teikt, ka viņi bija ļoti arī tādi ar to dzīves spēku, ja, tas resilience, kas viņi paši saprata un arī ļoti daudz, nu, vismaz daļa, ko es runāju, strādāju pie tā, ka, nu, stiprināju sevi, savu emocionālo noturību, lai varētu uz augšu tā darboties un uz leju varbūt pavisam savādāk. Nu tā kā, jā, dažādi tur tie iemesli noteikti bija. Nu tā kā, nu, dzīve ir dzīve, sit no visām pusēm, vai ne? Un jautājums, ko tu dari, lai tu sevi stiprinātu, ja tu, piemēram, negribi iet no tā uzņēmuma prom. Nu, tev patīk tas darba saturs, vai ne, tie cilvēki, tava komanda, tu sevi stiprini, lai tu arī despotus var kādā brīdī mēģināt pārdzīvot. Tā kā es zinu, ka tas valdes priekšsēdētājs ir prom, bet daudz cilvēku vēl tur joprojām strādā pie jauna. Nu tā. Nu tā, tad, Dānis, tas, ko es gribu minēt, un kāpēc es arī jums to Bena Palmera video aizsūtīju ar to digitālo, tāpēc, ka, nu, tas, ko es jūs aicinu, padomāt par katru kompetenci savu stāstu, ne garu, bet piemēru, nu, ko nozīmē sevis apzināšanās ar tādiem vienkāršiem vārdiem, kas ir citu apzināšanās, jo tad, kad jūs sniegsiet atgriezenisko saiti, tad noteikti būs cilvēki, kas pajautās, nu, pastāsti, kā tas ir, nozīmē autentiskums vai emocionālā spriestspēja, vai tas, kad jums ir kaut kāds īsts piemērs tur vienā, divos teikumos, kur jūs varat pastāstīt, nu, tas nozīmē tad, kad, piemēram, sevis apzināšanās, ja, piemēram, kad tu sēdi kādās, nu, tikšanās ar klientu, piemēram, vai piegādātāju, vienalga, un tu jūti, nu, kad tev jau viss, ko viņi saka, jau sāk besīt ārā, latviski sakot, ja? Ka tu jau jūti, ka tev emocijas kāp uz augšu, un tu drīz nevarēsi sevi savaldīt. Un ka tajā brīdī, kad tu to apzinies, un pasaki, kungi, vai māmas, paņemsim 5 minūšu pauzīti, man ir jāaiziet, tur nezinu, jāaiziet, vienalga. Un, kad tu aizēji, piemēram, uz vannas istabu, ja, un ar augstu ūdeni sev paskalo kaklu, seju, un tevi tu paņem to minūti, 2, lai vienkārši, nu, tā kā to jumtiņu, ja, pieliktu apakaļ pie tās savas amigdalas, ja, ieslēgtu to savu gudro smadzni. Nu, lūk, tad, kad jums katrai kompetencei ir kaut kāds tāds īsts piemērs, pastāsts. Ja? Tā kā tas ir tas, ko es jūs aicinu, vienkārši kaut vai pierakstīt, lai jums tas ir, un jūs kāds paprasa, klau, kas tad ir tas autentisks. Tad jums uzreiz ir maziņš tāds stāstiņš. Ja? Tas būtu tāds mans tiešām novēlējums un ieteikums. Tā, nu labi, tad, ja jautājumi tālāk nav, tad dodamies tālāk. Un jā, tātad par novērtējumiem. Tātad jūs šobrīd esat tie cilvēki, kuri padziļināti interesējas par šo tēmu, un tāpēc ir svarīgi, ka jūs arī paši gūstat apstiprinājumu tai datu validitātei un uzticamībai. Un gan jau jūs satiksiet īpašus un ļoti zinošus cilvēkus, kuri gribēs vairāk izprast, un ir svarīgi, lai jūs zinat, kur tad atrast visu informāciju. Par to mēs arī tālāk parunāsim. Bet pats svarīgākais, ko no šīm tālāk lapām, ko es teikšu, atcerēties, jeb tiem psihometriskajiem datiem, ja, ka emocionālā inteliģence un Genos emocionālās inteliģences novērtējumi lieliski nosaka, cik veiksmīgs līderis tu esi vai būsi, par tavu labbūtību un arī komandas efektivitāti.
Un tehniskajā manuālī, ko es jums arī pēc tam aizsūtīšu, tas viss ir pierādīts ar datiem, faktiem. Teikšu godīgi, es viņu pati kaut kad, sen pirms tiem gadiem, kad es izlasīju tā pa horizontāli, pa vertikāli ātri, ja? Jo, neesmu ciparu cilvēks, bet var gadīties, ka kādreiz, kādam interesē, un tad jūs zinat, ka tehniskais manuālis, kuru es varu kaut kādu daļu konkrēti, kas viņam interesē, aizsūtīt, lai cilvēks izlasa. Bet, manā pieredzē, man liekas, vienu reizi ir bijis tā, tad, kad es stāstīju par atlases instrumentu, ja, un tur bija tāds atlases eksperts, ja, kuram vajadzēja saprast, no kurienes tie dati tur nāk un kā viņi tur veidojās, un tad es aizsūtīju to tehnisko manuālu un teicu, lasiet. Jā, jo tur ir daudz tehnisku datu, bet ja kādam no jums patīk, droši lasiet un pētiet, un zinu, kad ir cilvēki, kuriem patīk. Jā, bet, nevis bet, kopumā, ja mēs tā domājam par personu, par cilvēku vadību, tad bieži mēs satiekam, jūs noteikti arī kā HR speciālisti, konsultanti, treneri arī sastopaties ar kolēģiem vai klientiem, kuri saka, mums jau ir dažādi personības testi, kāpēc mums vēl viens ir vajadzīgs, pēc tiem jau mēs varam noteikt emocionālās inteliģences līmeni un tā tālāk. Tas, ko parāda Genos pētījumi, ka personība balstās uz vēlmēm, bet emocionālā inteliģence ir kompetenču kopums. Ja? Personības tests nav vienādības zīme ar emocionālo inteliģenci. Personības tests neparāda, cik emocionāli inteliģents tu esi. Nav pierādījuma, ka ekstraverti cilvēki ir emocionāli inteliģentāki nekā introvertu cilvēki. Tādu pierādījumu nav. Un tas man patīk ļoti tas salīdzinājums, ko Bens Palmens vai Dēriks, mūsu Eiropas vadītājs, saka. Viņš saka, jūs varat nolikt cilvēku, vai tas ir ekstraverts vai introverts, uzlikt viņam uz galvas papīra tūti un ballītē nolikt kaut kur stūrī stāvēt. Kā mēs varam pateikt, vai viņš ir emocionāli inteliģents vai nav emocionāli inteliģents? Ja tu neredzi ne viņa kustību, viņš vienkārši stāv ar papīra tūti galvā. Tātad tas, ko viņš grib ar to pateikt, ka emocionālā inteliģence ir kompetenci kopums, un kompetences tātad ir mūsu prasmes, spējas, attieksmes, ja, un zināšanas, un tā, ko mēs paužam, ko citi var novērot. Ja. Tā kā tai stūrī var stāvēt gan introverts, gan ekstraverts ar to papīra tūtu uz galvas. Ja mēs neredzam, kā viņš rīkojās, mēs nezinām, cik emocionāli inteliģents cilvēks viņš ir vai nav. Tā. Ko tad novērtējumu mēra? Ja? Cilvēki parasti prasa, kas tad ir tas, ko tu dari? Kas tad ir īpašs? Un pirmos 15 gadus Genos mērīja emocionālo inteliģenci jebkuram amatam, jebkuram cilvēkam. Un tikai pēdējos 8 vai 9 gadus ir izdalīta līderība un pārdošanas vadība. Un arī Austrālijā viņiem ir tāds novērtējums Genos Life, kas dara jebkuram cilvēkam. Tā kā, ka to nomēra emocionālo inteliģenci vienkārši cilvēkam, es teikšu, no ielas, ja, nevis darba vidē, bet no ielas. Un ja mēs tā paskatāmies uz Genos novērtējumiem kā tādiem, varētu teikt viņi kā Airbus. Varbūt esat dzirdējuši par Airbusiem, ja? Kad tu iemācies lidot ar jebkuru no Airbus lidmašīnām, tad tu viegli sapratīsi arī, kā lidot ar pārējām. Ja tev nav jāiet atkal tur entās 100 stundu apmācības, tu iemācījies ar maziņo, tu tāpat līdzīgi var lidot arī ar lielo laineri. Ja? Tur varbūt bišķiņ tikai kaut ko piemācoties tādu, kas neprasa tādu lielu ieguldījumu. Līdz ar to arī Genos tādā veidā būvēja savus novērtējumus, ja tu saproti, kā, piemēram, ir būvēts emocionālas inteliģences novērtējums darba vietā, kam jūs izgājāt cauri,
tad tu pa 90% zini, kā izskatās līderības un arī pārdošanas vadības novērtējums. Ja? Tā kā tas ir, tādā ziņā ir ļoti vienkārši un saprotami. Nu, lūk, un tad mēs tagad šodien iziesim cauri novērtējumam, tātad emocionālā inteliģence darba vietā, kuru jūs arī piedzīvojāt vai piedzīvosiet. Un tad par to līderību un pārdošanas vadību tad es pastāstīšu nākamajā reizē. Nu, lūk, tad mēs skatāmies tagad uz tas, ko tad mēra. Ja? Tātad pirmais, kas tiek mērīts, ir svarīgums, jeb cik svarīgi ir demonstrēt konkrēto kompetenci un konkrēto uzvedību. Tātad tās ir manas gaidas, ko es no tevis sagaidu. Man liekas, ka tas ir, ritīgi forši, vismaz man tā liekas, kā es kaut kur aizskrēju, reku būs. Jo mēs nemēram cilvēku pret kaut kādu mistisku benchmarku vai kaut kādu etalonu, ja, par kuru, nezinām, no kurienes viņš ir radies, bet katrā reizē mani vadītāji pasaka, ko viņi no manis sagaida, mani kolēģi pasaka, ko viņi no manis sagaida, mani darbinieki pasaka, ko viņi no manis sagaida. Un es esmu daudz novērtējums taisījusi, un tas ir tik fascinējoši, ka no viena cilvēka, ja, kas ir, piemēram, kaut kur vadītājs pa vidiņu, vai vienalga kurā līmenī, ka tās gaidas atšķirās. Nav tā, ka kolēģi un darbinieki un vadītājs, kas ir virs viņas, sagaida pilnīgi vienu un tādu pašu rīcību. Tur ir pilnīgi atšķirīgas tās gaidas. Tas ir ļoti interesanti. Un vienreiz man sajūsmināja, es likšu pēdiņās, ja, ka darbinieki sagaidīja no sava vadītāja ļoti ētisku rīcību. Savukārt viņa augstākais vadītājs to ētiku bija ielicis tā vidiņā. Ja? Kas man bija tā, tas gan interesanti. Ja? Tā kā tas jau arī bišķi parāda par organizāciju un kultūru un tā. Bet tā kā, un tas, man liekas, ir brīnišķīgi, jo tad tam cilvēkam, kurš tiek novērtēts, ir skaidrs, man bijušas tādas atziņas, ja, es ar saviem darbiniekiem ļoti labi strādāju, tur viss man ir čiki, bet man ir jāpiestrādā ar sadarbību starp kolēģiem, jo tur, daudz visādu oranžu bumbuļu, ja, piemēram. Vai man ir jāpievērš uzmanību vadītājiem, jo viņš jau ko es ar viņu tur tikšos, viņš jau tāpat visu zina, ko es daru. Un tad, kad vadītājs novērtē, tad viņš ierauga, viņš nemaz nezina, ka es tur to daru, viņš man tur tik zemes novērtējums ir salicis un tā. Tā kā tas ir tādā ziņā, man liekas, ļoti forši, ka tu redzi, ko no tevis sagaida katrs cilvēks vai cilvēku grupa, un kā viņi redz, kā tu to demonstrē. Ja? Un atkal liekas viens un tas pats cilvēks, bet tie demonstrācijas līmeņi vai to, kā kolēģi vērtē, kardināli atšķirīgi bieži vien. Ja. Tā kā tas ir ļoti, ļoti interesanti, tā vērot un skatīties tos rezultātus. Un tad trešā lieta ir tie komentāri, ja, ko arī cilvēki sniedz, un tur arī var ļoti labu informāciju, jebkurš dalībnieks, kurš tiek novērtēts, iegūt. Un šis attiecās uz visiem novērtējumiem, vai darba vietā, vai līderībā, vai pārdošanas vadībā, pilnīgi vienādi. Tā pieeja. Tad par psihometriskām īpašībām, un es tagad uzlikšu no jūsu grāmatas 22. lapuses, kā jūs man pateiksiet, vai tagad viņš parādījās, vai redzat to pirmo tabulu? Ir uz ekrāna, ja? Redz, un te ir arī tas apstiprinājums tam, ko es jau iepriekš minēju, ka nav vispār nekādas korelācijas starp emocionālo inteliģenci un personību, un vismaz ļoti maza tā korelācija, jo tas, kas ir, viss, kas ir lielāks par 0,3, ir vērā ņemams. Viss, kas ir zem 0,3, ja, ko jūs redzat lielāk, principā gandrīz visur izņemot atvērtību, tas nozīmē, ka tie nav vērā ņemami, ja, tā starpība nav vērā ņemama. Piemēram,
ja tev ir augsts ekstraversijas līmenis, tas nenozīmē, ka tev ir augstāks sevis apzināšanās līmenis. Ja? Jūs redzat, tā starpība ir tikai 0,14. Ja? Tā ir ļoti maziņa nobīde. Tad, ko es minēju, kur ir tāda 0,3, ap 0,3 tā starpība, tad, vai tā korelācijas atvainojas, tad tā ir tā atvērtība. Ja? Un šī tabula ļoti labi parāda, ka ja jūsu klienti vai kolēģi mēra personību, tas nenozīmē, ka viņi mēra emocionālo inteliģenci. Tur nav saistības, nav korelācijas. Tātad, ja tu zini, kāds ir cilvēka tips, piemēram, tur MBTI vai diskā, tad tas nenozīmē, ka tu zini, cik emocionāli inteliģents viņš ir. Ja? Un tas ir tāds labs arguments reizēm, ko var pateikt. Jo emocionālā inteliģence ir tas, kā tu rīkojies, kā cilvēki tevi redz. Tātad svarīgākais, ko atcerēties, ja, ka kā es teicu, tā ir tā mūsu, nevis mūsu, bet to apkārtējo cilvēku gaidas, ko viņi no tevis sagaida un kā tu rīkojies. Lūk, vai tas izklausās jēdzīgi? Tas, ko es saku. Varbūt par šo ir kaut kādi precizējoši jautājumi. Man nav jautājums, bet varbūt, kas man noder, es to mazliet salīdzinātu, tas, kas ir tā personība, bet mazliet arī tā ļoti vispārīgi, neiedzinoties savā pētniecībā. Bet tas, ko mēs esam kā personība, tas varbūt tā smadzeņa nemainīgā, tā statiskā, ko pagājušreiz tava kolēģa Anda stāstīja. Un tas otra puse, tā ir tā mainīgā, kur mēs īstenībā emocionāli inteliģenci mēs jau varam mācīties. Tas nav tik, kā saka, tā nav mūsu personības tā sadaļa, kur ir nemainīga vai, piemēram, ekstraverts, introverts, un diez vai viņš izmainīsies. Tie jau ir tie statistiskie. Jā, tā varētu salīdzināt. Gan jau, ka tur psihologi un smadzeņu pētnieki vēl kaut kā sīkāk pateiks, ja, bet ja tu tā pats, es teiktu, ka jā, mūs jau personība ietekmē visi ģenētika, ja, kas kāda viņa tāda ir, un noteikti visas bērnības pieredzes un tādas lietas, un mēs jau zinām, cik cilvēki slinki ar sevi strādāt, ja, un tā tālāk, ja, bet tā emocionālā inteliģence tomēr ir kaut kas tāds, it kā liekas, ak, Dievs, tas ir kaut kāds tāds mākonis, bet viņi īstenībā diezgan tverams, jo tur ir konkrētas 42 uzvedības, kas parāda, cik vai tu esi vai neesi, ja? Un kuros punktos tu esi, jo arī nevar pateikt, vai ne, tu esi emocionāli inteliģents vai tu neesi. Īstenībā tev var būt augsta sevis apzināšanās, ja? Tu saproti, es to viņu sprākšu, bet tev nav izstrādājis nekādus kontrolas mehānismus, ja, vai veidus, kā sevi apvaldīt. Ja? Un tā paškontrola man nav. Es apzinos, es tagad drausmīgi tur nikats vai ļoti skumš un vispār slīkstu depresijā, bet man nav instrumenti, ko darīt. Ja? Tā paškontrola nav. Tā kā tur nav jā vai nē. Tur ir kāda kompetence vairāk attīstīta, kāda mazāk. Tā. Un attīstot, piemēram, paškontroli, varbūt attīst vairāk arī to pozitīvo ietekmi un tādas lietas, jo viss ir savstarpēji saistīts. Tā. Tā kā, ja jums kādreiz rodas kāds specifisks jautājums par psihometriskiem rādītājiem vai tehnisko manuāli, vai Genus universitāti, droši prasiet man, ja, tā kā tur, tad, ja es nezināšu atbildi, tad es noteikti arī pajautāšu Genusam, ja, un tā kā tur mums diezgan atsaucīgi ir uz visādiem jautājumiem. Labi, tad dodamies uz priekšu par šiem te rādītājiem vēl. Tātad tajā novērtējumā jūs redzējāt tādu BM, jeb etalonu, ko tu, Doloras, arī redzēsi drīzumā. Tātad tur ir atsauce uz etalonu. Un tas etalons ir katrai uzvedībai, attiecīgi arī katrai kompetencei. Un etalonu pārskata katru gadu, kas nav tā novērtējumiem tipiski. Un tur tiek izmantoti Genus novērtējumu atskaites, ja, un tas tev palīdz ieraudzīt, kā tu izskaties un kā tipiski izskatās citi cilvēki pasaulē.
kāpēc kādos brīžos es to izmantoju, to etalonu. Ja ir kaut kāda raiba bilde tajā novērtējumā, ja tur daudz dzelteni vai oranži un tādi, tad tur ir ar ko strādāt. Bet tad, kad ir, piemēram, viss zaļš, ko es saprotu, ka jums daudziem tā arī bija, kad viss ir baigi forši, tad var paskatīties uz to etalonu, kas parāda, kā tu izskaties attiecībā pret citiem cilvēkiem pasaulē, un varbūt, ka tur ir iespēja kaut ko pilnveidot, vai arī saprast, ka viss ir super, un kā es varu to savu augsto emocionālo inteliģences līmeni varbūt mācīt citiem, ja? Tāpēc jau jūs esat šeit, dot citiem tās savas prasmes un zināšanas. Lūk, un te ir tādi dati, lai jūs arī saprastu, ka tas etalons nav vienkārši tā sēdēja, un izdomāja, cik tur labi viss ir, ja? Bet tipiski tātad tur ir gandrīz 14,000 dalībnieki, kas ir tajā etalona sastāvā, 45,000 vērtētāji, dažāda vecuma, 50 uz 50, ja, ar dažādu izglītības līmeni, ja, un no dažādām nozerēm. Ja, tā kā tur nav tikai viena veida cilvēki, vai ne, un tā. Tas, ko es redzu, jau vairākus gadus strādājot, ka tas etalons ir diezgan augsts. Ja? Tā brīžiem pat liekas netipiski augsts kaut kādās vietās. Un kā es to skaidroju? Es skaidroju ar to, ka tajā tiek izmantoti, kā es minēju, tie novērtējumi, ko Genos veic. Un tipiski emocionālās inteliģences novērtējums veic uzņēmumos, kur jau tā emocionālā inteliģence jau ir tēma, kur par to jau ir runāts, kaut kas darīts, un tipiski tie cilvēki ir tā kā virs vidējā tajā emocionālās inteliģences līmenī. Tas ir mans skaidrojums, kāpēc tas etalons ir diezgan augsts. Ja? Bet es domāju, jo vairāk būs praktiķu, jo vairāk pasaulē šie novērtējumi tiks izmantoti, es domāju, tas etalons kritīsies ar laiku uz leju. Tā, bet tas tāds mans skaidrojums. Es arī esmu jautājis Genosam un teicu, tā varētu būt. Ja? Tā. Jā, tā kā mēs zinām, ka emocionālā inteliģence ir diezgan svarīga kompetence darba vietās, tad šeit mēs arī varam redzēt tajā gan novērtējumos, gan arī runājot ar uzņēmumiem, ka jo emocionāli inteliģentāki vadītāji vai darbinieki, jo augstāks darba sniegums, zemāks stresa līmenis, augstāka noturība, darbinieku iesaiste un tā tālāk. Tātad visi uzņēmuma KPI ir, kā lai saka, augstākā līmenī nekā, ja nav emocionāli inteliģentu cilvēku. Un var jau teikt, ka jā, bet reku mums šitas te ir tāds tur agresīvs pārdošanas vadītājs, un viņš tur visus močīnu, atvainojiet par manu latviešu valodu, jā, un visi tik iet uz priekšu, un viss notiek, jā, kādu brīdi tas tā būs, bet ilgtermiņā tas nestrādās, jā. Jo, tomēr cilvēki ir cilvēki, un viņiem gribās, lai pret viņiem izturās, tā cieņpilni, ja, ilgtermiņā. Un tur tad, var salīdzināt arī ar mainību un tādām lietām. Lūk, tātad, un vēlreiz ar personību rezultāti šie te nekorelē nekādā veidā. Ja, var būt ļoti augsta emocionālā inteliģence introvertam un ļoti zema ekstravertam un otrādi. Tā. Tātad par atskaitēm. Kādas tad mums ir iespējamās atskaites? Tātad, kā jau es minēju, Airbus, ja, un tas viss pats attiecās arī uz līderību un pārdošanas vadību. Tātad ir pieejamas 3 veidu atskaites. Ir pieejams pašnovērtējums, tātad, kur tikai tu vari novērtēt pats sevi. Te vienmēr ir jautājums, ja? Cik tad liela ir tā sevis apzināšanās, ja? Ja tā ir zema, cik tad būs uzticams tas rezultāts. Bet šis te novērtējums var noderēt brīžos, ja, piemēram, nekad novērtēšana uzņēmumā nav notikusi. Un cilvēki baidās, piemēram.
Jo mums taču gribās būt teicamniekiem un nedod Dievs mums kāds vērtēs un vēl ieliks sliktu atzīmi, tas taču ir ļoti, ļoti slikti. Piemēram, iesākot vispār novērtēšanas procesu uzņēmumā, var iedot pašnovērtējumu. Noteikti, mēs par to vēl parunāsim, mēs gribējuši arī dzirdēt jūsu idejas par to, kur vēl to var izmantot. Otrs veids vai otra atskaišu tips ir 180 grādi. To, ko jūs piedzīvojat, tad ir pašvērtējums un viena vērtētāja grupa. Tātad tie ir tev svarīgie cilvēki. Piemēram, ja tu esi projektu vadītājs un gribi zināt, kā projektu grupa tevi gribētu redzēt un redz, piemēram. Vai arī tie ir tavi darbinieki, vai tie ir tavi kolēģi. Dažādas var būt tās situācijas. Tad viss tāds pilnīgākais, apjomīgākais pētījums ir 360, kur ir visi cilvēki, kas man ir svarīgi, dod man atgriezenisko saiti. Tātad es pats sevi novērtēju, vadītājs, kolēģi, padotie, un pat ir iespējami vēl viena ceturtā grupa. Piemēram, nezinu, ja viņš vada kādu projektu vai ir kaut kāda cita tur darba grupa, tad to arī var iekļaut turklāt. Piemēram, ja tas ir nepieciešams. Lūk, bet tā pati galvenā vērtība ir tajā atgriezeniskās saites kvalitātē, kuru tad mēs arī šo mācību ietvaros trenēsim, un tas arī būs jūsu eksāmens. Tātad, sniegt atgriezenisko saiti man, jūs saņemsiet to atskaiti, un tad jums būs man jāsniedz atgriezenisko saiti par to, kas tajā atskaitē ir. Un tāpēc arī tam mēs pievērsīsim vislielāko uzmanību, jo tas palīdz gan saprast, uz ko fokusēties, kā sastrukturizēt tās manas nākamās darbības un tā. Lūk, tā kā tas ir par atskaišu veidiem. Un papildus tam visam tiek dota attīstības padomu grāmata, kur jūs arī saņēmāt, par dažādām idejām, par katras kompetences un uzvedības attīstību. Ko tad es varētu darīt? Tur ir tikai dažas idejas, kuras tu paskaties, to es pamēģināšu, vai arī, šitas man iedvesmoja uz citu domu vēl. Tā. Un klientiem īstenībā patīk šī feature, jo tas ir tāds materiāls, ar kuru turpmāk strādāt. Nav tā, ka mēs iedodam rezultāts, ej un strādā, bet tev vēl ir papildus materiāls, ar ko darboties un kuru izmantot tagad un arī nākotnē. Piemēram, tu attīstīji vienu kompetenci vai vienu uzvedību, tad tu vari paskatīties, kā es varu to nākamo kompetenci vai uzvedību uzlabot. Lūk, tas ir par attīstības padomu grāmatu. Lūk, un tad tagad es gribēšu jums uztaisīt mazu grupu darbiņu. Mēs varam to apvienot arī ar mazu pauzīti, lai var aizskriet, paņemt ūdeni un uz labierīcībām, ja nepieciešams, tā, lai nav tā, ka visu laiku sēžat. Bet uzdevums būs sekojoši. Es jums šodien aizsūtīju e-pastā to pašvērtējumu 180 un 360 grādu atskaites, Un tad es jūs sadalīšu grupiņās pa 2, 3. Anete, skaties, kā tu tur gribi piedalīties, negribi, kā tu jūties. Bet, lai jūs tad izskatāt kopā šīs te atskaites, un pēc tam padalīsieties ar pārējiem, ko tad jūs pamanījāt, kādas ir tās galvenās iezīmes. Un arī, kā es minēju, es gribēju dzirdēt jūsu idejas, kādā kontekstā vai situācijā katra atskaita būtu vispiemērotākā. Kad izmantot pašvērtējumu, es jau dažas idejas iedevu, pašvērtējumu 180, 360, kā jums šķiet, kad varētu tos vislabāk izmantot? Un kādas ir tās galvenās atšķirības? Jā, Anete pavēros. Labi, nekas, mēs pārīši esam, tā kā viss labi. Tad darām tā, ka es iedošu tad jums 15 minūtes, tā kā jūs savā starpā novienojaties, vai jūs tagad paņemat to pauzīti, vai pēc tam paņemat, kā jums pašām ērti, un pēc 15 minūtēm tad nāksim atpakaļ ar idejām.
Tā. Tūlīt es jūs sadalīšu. Izdomājis. Anita mums tagad nav. Tā. Tūlīt. Bet ir jums tās atskaitas, ja? Pie rokas vai uz ekrāna vai pie rokas ir, ja? Labi. Tā. Tūlīt tās tad. Anitu sauksim. Nē, mēs esam 3. Es sevi pieskaitīju. Kā es rēķinu? Briesmīgi. Nu, labi. Bet Laurai jau drīz vajadzētu būt. Ja viņa teica ar 3, viņa slēdzās. Jā, Laura teicās, ka būs ar 3, jā, bet nu... bet nu varbūt mēs daram tā. Daram tā, kad tad saņemam tagad, 4 minūtes pauzīti, jā? Būs ok, paspēsiet, ja, paņemt ūdentiņu un izskriet, kur vajag. Un tad es ceru, ka būs Laura, un tad mēs izdaram šito darbiņu. Labi? Ok, daram tā. Paldies, Anita, par ideju. Tā, dāmas, paspējāt? Kaut ko paspējāt izrunāt? Jā, kaut ko šo to izrunājām, jā. Labi. Nu tad, jā, kas ir, ko pamanījāt tajās atskaitēs? Kas ir varbūt tās galvenās atšķirības? Vai kopīgais? Nu, pašvērtējumā tur, jūs, droši man kolēģis papildiniet, bet pašvērtējums bišķiņ tāda acu mānīšanai pats sev, tu pats tā kā pasaki ir svarīgi un pats saki, jā, īstenībā es tur tā kā izpildu vai nē. Mēs secinājām, ka pašvērtējums ir tāds diezgan, var iesildīties, tas dara iesildīšanās, lai saprastu vispār, kuras kompetences no tām 6 vispār man ir svarīgs, bet tā lielos vilcienos tas tā baigi neko nedod. Ok. Ja mēs runājam par attīstīšanu, par emocionālās inteliģences, Jā. Tā. Bet vai ir kādas situācijas, kad to varētu izmantot? Man vispār šķiet, ka ir jau apsveicami, ja tu esi apsēdies padomājis tik daudz, tas jau ir solis uz priekšu, tāda sevis apzināšanās un refleksija, lai arī, cik tas ir, teiksim tā valīdi, cik tas var, būt pret to, kāda ir patiesība, nezinot, kā tas ietekmē pārējos, bet tā jau ir apsveicama rīcība, jo zināms, ka neviena, tā kā tas nav vairums, kurš aizdomāsies par to apsēsties tagad un apskatīties, kāds tad es esmu, jā, tā kā varbūt tā ir tā pirmā lieta, kas man ienāk. Nu jā, jo to var izmantot, piemēram, situācijās, ka nav neviens, kas var iedot atgrieznisko saiti, piemēram, kā pašnodarbinātie, jā, piemēram.
Tad, un arī situācijas, ka cilvēks nav gatavs prasīt atgriezniskos. Tādas arī var būt situācijas. Vēl, kur esmu novērojis, var kaut kādās, 1-pret-1 coachingos, ja viņš negrib prasīt kolēģiem, bet tad, vismaz tas ir, coacham instruments, kā sākt runāt vispār par emocijām, emocionālo inteliģenci, vai ne? Un arī cilvēks jau, mēs esam diezgan jau kritiski, es reti esmu redzējusi, ir cilvēki, kas sevi tā kā ļoti augsti ir vērtējuši šajā novērtējumā, bet pamatā es redzu, ka ir ļoti kritiski cilvēki pret sevi, un to var izmantot, vai ne, un tiešām ir tik slikti, vai ne, kas ir tās rīcības, kas to apliecina, vai ne, vai tiešām ir tik labi, kā tu te raksti, vai ne, tā kā tas varētu būt, kā jau es minēju, tāds pirmais solis, organizācijā, ejot iekšā organizācijā, kura nekad nav novērtējusi savus darbiniekus vai savus vadītājus. Ja? Tā ir tāda droša vide, kā vispār sākt par tiem novērtējumiem runāt. Bet, protams, ja tu gribi zināt citu viedokli, tad noteikti ir tie otri vērtējumi. Labi, tad kādas jums atziņas par 180, 360? Ko tur pamanījāt, kopīgais, atšķirīgais, kur izmantot? Varbūt par to izmantošanu tas tāds runāsim vēlāk, tad, kad mēs būsim visu jau apgūšas. Tas varbūt, kas gala rezultātā izkristalizējās, bija tas, ka 180 tu saņem tādu vienotu vērtējumu no pilnīgi visiem, bet tajos 360 tur it kā tā kā izskatījās vairāk arī, ka tu iegūsti informāciju gan to, ko par tevi domā kolēģi, gan vadība, tas jau vairāk tāds, tā kā varbūt pamatīgāks, nepamatīgāks, bet ja tev ir bijušas kolēģu grupa, vadības grupa, sadarbības partneru vērtējumi, tad attiecīgi tu jau pats vari paskatīties un redzēt, kā tu sadarbojies ar atsevišķām produktu grupām, bet ar atsevišķām sadarbības grupām, teiksim tā. Un kādos, varbūt tomēr, varat pabrainstormot, kādos brīžos tad var izmantot to 180? Izņemot certifikācijas mācībām, ja? Varbūt arī īstenībā ir tā, ka, teiksim, pašu nodaļas vadītāji, ja viņam varbūt tās gribētos tā kā saprast, kādas ir viņa attiecības tieši ar visiem padotajiem, tas varētu būt tāds vertikāli uz leju varētu būt interesanti tieši vadītājiem. Un savukārt, tad, ja tu gribi saprast, kādā līmenī ir tavas attiecības, pat ne attiecības, bet tavu sadarbība ar tā viena līmeņa darbiniekiem, tad attiecīgi tu jau skaties uz tiem 360 grādiem, teiksim, arī tā augstākā vadība vai principā arī īstenībā nav starpība, vai tas ir darba pakļautībā esošie vai kolēģi vienā līmenī, ja tu gribi zināt to, ko tev domā viens vērtētāju kategorija, jā. Tieši tā, jo, piemēram, to 180, piemēram, mēs esam izmantojuši valdē, valdes locekļi, un lai saprastu, kā viņi viens otru vērtē, horizontāli, kā komandu, viņiem nevajag 360, viņiem pilnīgi pietiek 180, kur viņi viens otru novērtē un saprot, kāda tad ir tā mūsu sadarbība. Vai kaut kāda projektu komanda, kā minēja, vai vienalga. Tai nav jābūt obligāti vertikāli, viņi var būt arī horizontāli tas novērtējums. Ja? Lūk. Labi. Un tad 360. Sapratu, ka tas jums patīk no visām pusēm un tad, kādos brīžos tad to var vislabāk izmantot. Kādu secinājumu vai domām jūs nonācāt? Es laikam varu vienkārši piekomentēt no pieredzes par 360, jo tas no kāda uzņēmuma puses ir svarīgi, ja mēs skatāmies tajos līmeņos, kuros mēs to darām, jo mums ir ļoti svarīgs arī tēls, kādi mēs esam, un tad ir svarīgi redzēt, kā mēs interaktējam ne tikai savā vidē, bet arī uz āru, jo tam ir jābūt, tā prasība ir, ka tu esi
vienlīdz atvērts un sadzirdi tās vēlmes no visām iesaistītajām pusēm, jo ne šajā uzņēmumā, bet citur ir bijusi tāda pieredze, ka varbūt starp kolēģiem attiecības ir un tāda, empātija ir gan ok, bet arogants parādās strādājot ar ārpakalpojumiem, kur no uzņēmuma perspektīvas, ja mēs sakām, ka mēs esam draudzīgi, atvērti, absolūti spēlē pret vērtībām, un tas ir brīnišķīgs moments, kur pirmkārt pasvītrot to pie esošā cilvēka vai cilvēku grupas, kuriem tā ir, un tā kā uzteikt, ka hei, šī ir vieta, kur mēs sagaidām pilnīgi vienādu attieksmi arī pret pārējiem, jebkuru iesaistīto, teiksim, sadarbības partneri. Vienalga, vai tas ir sākot no cilvēka, kurš veic mums tīrīšanas darbus, līdz lielajiem, kuri mums maksā lielos miljonus. Super, lieliska pieeja, ja. var tikai par to priecāties, kad ir uzņēmumi, kas arī šādās ir. Nav bieži, Laurija, ka to var redzēt, ja. Jā, bet es saku, šobrīd tas nav par esošo uzņēmumu, bet tas ir citur pieredzēts, kur mēs tieši tādiem iemeslu dēļ 360 arī esam, es zinu vienkārši mērķi, kāpēc tas tā ir izmantot. Super, jā, prieks, kad ir tādi uzņēmumi, jā. Jā. Vēl kā pārējiem, kādas vēl pārdomas par 360 vai 180 vienalga? Labi, tad, jā. Vienīgi īsti komentārs, 180 ir ļoti ātri īstenojams. 360 vienmēr prasa daudz lielāku iesaisti resursus, arī tas, ka lai tā atsaucība ir tāda, 180 tur tiešām. Jā, piekrītu, jā, tas gan. Labi, dāmas, tad esat apskatījuši noteikti arī pēc varēsiet mierīgi, izšķirstīt, vēl pārskatīt, bet es ceru, ka jūs pamanījāt to, ka tā struktūra tomēr ir ļoti, ļoti līdzīga, vai ne, visiem 3 veidiem, un atskaite sākās, iziesim caur tai atskaites struktūrai, viņi sākās, protams, ar konkrētu kategoriju, kurš tad ir tas vērtētājs, kas tevi vērtē, un tur tad arī parādās, zem katras vērtētāja kategorijas parādās tātad atpazīstamība, viendabība un vērtētāja dati, par to mēs tūlīt parunāsim, ir tātad tie detalizētie uzvedību rezultāti, kvalitatīvi komentāri, ir arī, kā redzat, atskaitē refleksijas lapa, kur ir atziņas, darbības ieguvumi. Un tieši šāda pati, struktūra atkārtojās visās kategorijās, neatkarīgi, vai tas ir vadītājs, vai kolēģi, vai padotie, vai citi. Ja? Un tad mēs iziesim cauri tagad, ko tad nozīmē visi šie nosaukumi, un kā tas strukturējās atskaite, ja? Jūs varat paturēt, sev to atskaiti priekšā, piemēram, 360 vai 180, vienalga, kas jums ir priekšā, un tad varat, tā pasakot līdzi, un, ja ir kaut kādas lietas arī pierakstīt klāt. Un es tad izskaidrošu visu to struktūru, kā jau es minēju, kuri pat 90% vienāda visiem atskaišu tipiem, visiem novērtējumiem, neatkarīgi, vai tas ir darba vietā, līderībā vai pārdošanas vadībā. Tā kā, ja sapratīsiet šo, jūs sapratīsiet visas. Un tad pirmā lieta, ko jūs redzat atverot atskaiti, to, kuri citi vērtētāji, nevis pašvērtējumi, bet to, kuri citi, 180 vai 360, ir atpazīstamība un viendabība. Un ko tad saka atpazīstamība? Bet vispirms tātad tas, ko mēs ieraugam šeit, mēģināšu uzlikt to zīmolīti, tātad šeit šitas te numuriņš, tas nozīmē, cik cilvēki tevi ir novērtējuši. Ja? Cik cilvēki, varbūt tu nominēji 10, bet novērtējuši tevi, piemēram, ir 7. Un tad visiem vērtētājiem tika prasīts, cik labi viņi tevi pazīst. Ja? Un par to mēs arī runāsim, kā tad izvēlēties vērtētājs, jo tā ir atslēga. Jo labāk tevi pazīst, jo kvalitatīvāk atgriezniskā saite. Un to mēs pašvērtējumā neredzam, protams. Ja? Un ja es kādreiz ieraugu, ka šeit vērtējums ir zems, tam atpazīstamībai, tad pirmkārt, vai cilvēks nav sapratis, ka viņam ir jāņem kolēģi, kuri viņu labi pazīst,
jo cik tad būs labi rezultāti, ja cilvēki saka, ka viņi tevi nepazīst. Nu, kā viņi var tevi novērtēt, ja viņi saka, ka viņi šitik tevi pazīst? Principā tam vērtējumam būtu jābūt kaut kur, ja? Jo augstāk, jo labāk. Protams, jo lielāks dalībnieku skaits, vērtētājs skaits, jo tendence ir uz vidiņu kaut kur vairāk orientēties. Tas vēl ir ok, bet ja tas ir uz zemo galu, tad tiešām jādomā par to novērtējumu kvalitāti, vai ir vērts vispār skatīties, ja, jo cilvēki tevi nepazīst. Kad es šādas situācijas esmu novērojusi, tas ir tad, kad HR izlemj, ka viņi pateiks, kurš kuru vērtē. Un tas ir tas, par ko es vienmēr spiežu HR-us, ļaut cilvēkiem pašiem nominēt savus vērtētājus. Ja? Jo es zinu, ar ko es sadarbojos. Protams, viņi man apgalvo biežākais arguments, jā, bet tad, ja viņi izvēlēsies to, ar kuriem viņiem labas attiecības un tā, var būt. Bet cilvēki visbiežāk pēc manas pieredzes ir pieauguši, un viņi pat man pēc tam atgriezniskās saitēs saka, jā, es speciāli tur ieliku vēl ar to, ar ko man nav tādas labākas attiecības, lai saprastu, kā tad tur izskatās un tā. Tā kā, ir dažādi, bet ja kāds risks pastāv, ja HRs nominē, kas man ir bijis, tad man cilvēks sēž pretī šitā te, viņš saka, viņu jau tas nepazīst. Ko tad jūs te nominējāt visus, ja? Es jau ar viņiem nemaz tā nestrādāju kopā. Bet tad man droši vien, kā HR-am ir jāiejaucās šajā, es teiktu, ka tāda, kad HR-s nepārzina tiešām, ar ko šiem cilvēkiem ir jāstrādā. Es šobrīd iedomājos sevi šajā lomā, man tāds, pirmkārt, es jau zinu, kuras ir tās gan vājās, gan spēcīgās puses, jo mēs mums arī uzņēmums ir salīdzinoši mazs, mēs esam zem 300 cilvēkiem, un līdz ar to tā vadību galvenie sadarbības modeļi ir skaidri, tāpēc, man šķiet, ka tas nav viennozīmīgi aizstāvot pāris HR-s. Droši. Jā, zin kā, viss ir tajā jo tad, kad, es vienkārši arī kā ne uz savas puses, ja, kad es sniedzu atgrieznisko saiti, tad viņiem ir rokās argumenti, viņi jau nemaz nezin, ko es jau teicu, vai ne, ka tas uzreiz ir tāds, jā, kad tie jau nav tie, ar kuriem es sadarbojos, jo es jau nezinu. Es jau pieņemu, kādi dati man ir tādi, ar tiem es strādāju, un tad viņi man sāk makarons karinātājs, ar tiem nestrādāju, es nezinu, ko tas HR tur izglābājas, un tā. Ja, par to. Tā kā katrā ziņā mans ieteikums ir labāk cilvēkiem ļaut pašiem nominēt, ja ir bažas, ka tiešām tikai draudziņus tur nominēs vai vēl kaut ko, jūs jau varat apskatīties uz to sarakstu un tad pārunāt un tā, bet katrā ziņā tas bajins, ja, vai tam cilvēkam, kurš tiek vērtēts, ir ļoti svarīgs, jo es saku, pēc tam viņi man metīs tajā un teiks, tie ar mani nestrādā, es nezinu. Jā, arī pareizi saka, ja šis ir pārdots tā, ka tas ir tavai attīstībai, nevis kāds tev lika, tad cilvēkam jau pašam ieinteresētība ir dabūt kvalitatīvu atgriezenisko saiti, ne tikai tur pājāšanu pa galdu, cik tu esi brīnišķīgs, bet tiešām tā kā izaugsmai, un kā tu pareizi arī saka, ka visi ir lieli cilvēki, tā kā es tev absolūti šamī piekrītu. Jā, bet es arī tādas piedzīvojas, ja, bet viss ok. Lūk, tas ir par to pazīšanu, ja, tā kā ļoti, ļoti svarīgi ir šīs rādītājs, tad, kad pirms mēs skatāmies rezultātus, mēs priekš apskatāmies šo. Otrs svarīgais ir atbilžu viendabība, un tad mēs noteikti gribam, lai tā viendabība būtu pēc iespējas augstāka šajā vērtētāju kategorija, jo katrai kategorijai ir sava viendabība. Un, tā kā saku, jo augstāk, jo labāk. Ja zema viendabība, tas nozīmē ko? Tas nozīmē, ka viens cilvēks tev ir vērtējis ar visiem 5 nieciņiem, cits tev ar 2 nieciņiem vai 1 nieciņiem vai tā. Es tā vienkāršoju, ja? Tātad tas nozīmē, ka tava rīcība vai tavs darbības plāns, ko tu plāno darīt ar šo vērtētāju kategoriju, ir noteikti jāvalidē ar tiem cilvēkiem. Ja? Jo savādāk, varbūt, vai ne, es domāju, man tagad tur jādara tas un tas, cits tev ir tajā augsti novērtēs, viņš saka, ko tu ņemies, viss taču ir labi. Ja? Bet arī var gadīties, ka tas, ko es parasti vienmēr pajautāju, kā tu
domā, nu kāpēc tev tā atbilžu viendabība varētu būt zema? Un cilvēki un vadītāji zina, ja, viņi saka, jā, man šitie tur 3 strādā attālināti, tie tur 4 man ir klātienē, ar tiem es ikdienā tur bružājos un ņemos, un visticamāk, tāpēc arī tas tā ir. Vai arī viņš saka, jā, es tur pie vienā vispār nepieeju, viņš, nu, tur, nezinu, kaut kādu iemeslu dēļ, ja, katram ir savi, un ar citiem es atkal vairāk strādāju. Tā kā parasti jau cilvēki zina, kāpēc viens var vērtēt tā, un otrs pilnīgi savādāk, ja. Tā kā galvenais ir to izrunāt, un tad saprast, kā tas ietekmēs manas nākotnes rīcības, manu aktivitāšu plānu, ko es plānoju darīt, lai sevi attīstītu kā vadītāju. Nu, tā kā tās ir tādas, nu, 2 ļoti svarīgas lietas, kam pievērst uzmanību, tad, kad mēs skatāmies uz rezultātiem. Tālāk par katru no kompetencēm, kā jau jūs atceraties, jūs redzat šādus te, termometrus vai grafikus, ja, kurā tad jūs redzat to, ko tad cilvēki saka, ko viņi gaida no tevis, ja, kas ir tas svarīguma līmenis, ir tās gaidas, un kā tad tu to demonstrē. Un, nu, tā kā es stāstu, ļoti svarīgi, lai šīs 2 gala punkti būtu pēc iespējas tuvāki. Nu, un tad šis te taisnstūris, ja, ko jūs redzat, tas ir tas etalons, par ko es iepriekš stāstīju, tie 14,000 cilvēki, ja, visu dzimumu tur un visādu nozaru un tā. Tā kā principā tev ir 3 rādītāji. Tu redzi, ko no tevis sagaida, tu redzi, kā cilvēki tevi redz, un tu arī redzi, kā tu izskaties, nu, uz pasaules fona vai tirgu, ja. Kāds tu esi kā tirgus dalībnieks, ja. Un kāpēc ir svarīgi tomēr to benchmarku arī aprunāt, ir, nu, piemēram, iedomājamies, ka viss šeit ir ļoti labi, bet, nu, te kaut kas ir zem benchmarka, piemēram, autentiskums vai vēl vienalga visas vai viena no tām kompetencēm. Un tad es saku, ok, tas, ko sagaida tavi darbinieki vai tavs vadītājs vai tavi kolēģi, tā ir esošā situācija. Bet iedomājies, ja tu nākotnē gribi iet uz citu komandu, tā paša uzņēmuma ietvaros, varbūt pilnīgi cits stāsts, ja uz citu komandu, vai uz citu uzņēmumu, varbūt ir vērts padomāt par to autentiskumu vai citu apzināšanos, ja, kas ir zem tā benchmarka. Tā varētu būt potenciāli tava attīstības vajadzība. Jo varbūt arī tā, kad, piemēram, vadītājs saka, sevis apzināšanās ir daļēji svarīga, demonstrācijas līmenis ir vidēji tipisks, viss ok, man vairāk neko nevajag. Bet, ja mēs paskatāmies pret benchmarku, tu esi ritīgi apakšā, ja? Un tad ir jautājums, nu, vai tas būs ok citā komandā, vai citā uzņēmumā, vai citā nozarē, ja? Nu, tad tas ir jautājums par to. Tāpēc tam vajadzētu pievērst uzmanību. Nu jā, un tad tas benchmarks ir tas, kas, nu, te nav tas no 0 līdz 100% benchmarks. Nu, kāpēc viņš ir taisnstūris? Tāpēc, ka 25% sliktākie rezultāti un 25% vislabākie rezultāti, nu, no tā etalona ir noņemti nost, un tie ir tie vidējie 50, ja, no 25 līdz 75. Ja, es ceru, ka es skaidri izsakos. Tātad 25 sliktākie nost, 25 vislabākie nost, un tad tas ir tas vidiņš. Tāpēc viņš ir taisnstūris. Ja. Tā kā tad ir jautājums, vai tu esi iekšā tajos 50 vidējos procentos, vai tu esi zem viņiem, vai arī tu esi virs viņiem, nu, ka tu esi tajā top 25, ja, ar šo savu kompetenci. Nu tā. Nu lūk, un tad, kad mēs izskatām redzam, kā cilvēks izskatās pēc kompetencēm, tad jau mēs varam mesties iekšā uzvedībās. Un šeit, nu, to viņi parunāsim arī par tām krāsiņām, bet, nu, tad šeit mēs redzam, tas svarīguma līmenis ir pirmā kolona, cik tad svarīga ir šī te uzvedība, demonstrācija, tātad cik lielā mērā tu to demonstrē, un mazais D tad ir tā starpība, ja? Un BM ir tas etalons, ja? Tātad, ja knābīši ir uz abām pusēm, tas nozīmē, ka tu esi iekšā tajā taisnstūrītī, ja knābīts uz leju, tad tu esi
apakšējos 25%, un ja knābīts uz augšu, tad tu esi tajos top 25%. Nu, lūk. Un tad, protams, skatāmies uz tiem rezultātiem un pārunājam. To mēs jau arī tālāk skatīsimies. Un tas, kas ir forši, ir tas, kad ir šī krāsu kods, ja, kas uzreiz palīdz saprast, kādi tad ir tie mani rezultāti. Un viņas tiek saukt par luksofora krāsu metodoloģiju. Ja, tātad zaļais nozīmē, ka tā starpība starp to, ko no tevis sagaida un kā tu demonstrē, ir līdz 0,5 punktiem. Tātad visticamāk, ka tā ir tava stiprā puse. Zeltenais, tad ir tā starpība no 0,5 līdz 1, tad jāpievērš uzmanību, ja, varbūt, ka tā ir uzvedība, ko vajadzētu koriģēt. Ja ir oranžā krāsā, tad tas ir virs 1,1, kas ir jau diezgan ievērojama starpība. Tur noteikti ir jādara kaut kādas aktivitātes. Un šo te es stāstīšu tikai jums šo te skaidrojumu tālāk. Klientiem jums tas nav jāstāsta. Vienkārši, lai jūs saprastu, ka tas 0,5, 1 un 1,1 nav vienkārši tā paķerts no gaisa, ja, smuki izskatās. Ja. Tur apakšā ir pētījumi un zinātne. Ja. Tātad vērtētājiem tiek prasīts arī par to, cik tas, ko tu vērtēji, tas dalībnieks ir efektīvs darba vietā. Vai viņš ir augsti efektīvs, vidējs vai neefektīvs. Un šie dati tiek apkopoti no visiem, kuri jebkad ir aizpildījuši šo te Genos novērtējumu. Un tas ir vērtētāju uzskats, angliski perception. Tas ir viņu uzskats, ka tu esi efektīvs vai neefektīvs. Ja? Un tad tie dati tika salikti kopā un veikta analīze, kā šis vērtētāju uzskats par dalībnieku efektivitāti korelē ar to starpību skaitu un lielumu. Ja? Un šeit tad, piemēram, šajā gadījumā Y-kas, ja, piemēram, ir pozitīva ietekme, pieņemsim kā viena no kompetencēm, un te ir salikti tie starpību lielumi, ja? Cik tad, cik tur no -2 līdz 1 un tā tālāk. Un tas, ko pētījums rāda, apkopojot visus tos datus, ka ja nav starpības, tātad starpība ir no 0 līdz 0,5, tad cilvēki uzskata, ka šis dalībnieks ir efektīvs. Tikko kā tā starpība starp gaidām demonstrāciju ir lielāka par 0,5, tad viņi saka, ka viņš ir tāds vidēji efektīvs. Un tikko kā ir zemāka par 1, tā cilvēki uzskata, ka viņš ir neefektīvs. Ja? Tādā veidā radās šī te starpība. Tad, jo lielāka starpība, jo vairāk šo starpību ir, jo neefektīvāks ir cilvēks citu acīs. Ja, tad kā viņi tevi redz? Jo man ir bijis arī tā, kad tas tāds pozitīvs piemērs, vai ne, kad cilvēks redz, kad kolēģi, piemēram, padotie, saka, ka viņš prot menedžēt laiku. Tur mums ir arī viena uzvedība, ja, par to, ka prot laikam, pārvaldīt savu laiku. Pēc viņiem tā šķiet, man liekas, ka man darbu tik daudz, es vispār netieku ne ar ko galā, bet atkal darbiniekiem no viņa perspektīvas liekas, ka viss, ko viņš ir solījis, viss notiek, viņš visu izdara laikā un tā tālāk, kaut viņam pašam sajūta, ka viņš ar neko netiek galā. Ja? Tā kā, tas ir tas, kā citi tevi redz. Kā tu, piemēram, pildi savus solījumus, izdari visu, ko tu esi apsolījis noteiktajos termiņos un tā. Tāpēc ir uzsvars uz to, kā citi tevi redz. Un šāds te pētījums ir par katru kompetenci, un no tā tad ir tie luksofori izveidojušies. Šo jums nav jāstāsta klientiem, ja viņi specifiski īpaši to neprasa. Ja? Jo parasti, kad mēs pasakām, zaļš nozīmē to, oranžs to, dzeltens to, cilvēks saprot, ok, skaidrs, reti, kurš ir kādreiz vispār prasīs, kāpēc tur tāda starpība un tā. Lūk, jā.
Tātad tas ir par to starpību. Varbūt kaut kādi jautājumi par to luksaforu? Man tikai paldies, šo bija vērtīgi uzzināt, kā tur tie 0,5 un ar ko tas atšķirās. Tā kā paldies tam. Ok, nu jā. Ja kas tajā tehniskajā manuālī, ko es jums sūtīšu, tur arī tas viss ir aprakstīts. Ja? Nu, tur zinātniskāk un gudrāk es mēģināju tādā vienkāršā valodā. Labi, tad, nu, protams, kā jūs arī redzējāt savā atskaitē, ir arī šī kvalitatīvā atgriezeniskā saite, kura atskaitē parādās tieši tādā veidā, kā cilvēks ir rakstījis. Ja? Nu, ar visām kļūdām un gramatikām, ja tāda ir. Kas ir forša feature? Nu, nezinu, forša vai neforša, bet tātad, ja jums, piemēram, ir kolēģis latvietis, bet viņu grib vērtēt kolēģi angļi vai igauņi vai lietuvieši, tas ir iespējams. Bet, ja tas, piemēram, ir lietuvietis vai igaunis vai cits, nu, ne anglis, kas parasti ir tā valoda, ko lielākā daļa saprot, tad jāņem ir vērā tas, ka kādā valodā viņš ierakstīs komentāru, tādā viņš arī šeit parādīsies. Tā kā sistēma tur netulko no igauņu vai lietuviešu vai krievu vai kādas citas valodas. Ja? Tātad, nu, piemēram, ja tas ir igaunis jau, viņš var izvēlēties, ka viņš skatīsies uz visām tām uzvedībām igauņu valodā, bet komentāri viņam jāraksta ir angliski, lai cilvēks saprastu. Ja? Tas ir tas, ko es gribu pateikt. Ja? Bet visas tās uzvedības mums ir igauņu, lietuviešu, angļu, vācu, somu, tur miljonus valodās, nu, daudzās valodās, ja? Bet komentāri ir jāraksta tā, lai tas dalībnieks saprastu. To ir svarīgi, tad īpaši starptautiskos uzņēmumos ņemt vērā. Jā, nu lūk, nu tātad apkopojot visu, ko es tagad stāstu, tātad pašvērtējumā jūs redzat, pašvērtējums tātad ir tāds, nu, lielisks rīks, ja, kā iepazīšanās, piemēram, kaut kādām darbnīcām, konferencēm, ja, to, nu, principā, tikko kāds ir novērtējis, tu to rezultātu uzreiz var dabūt no sistēmas, ja, jo, piemēram, ja jūs kaut kādā darbnīcā kopā ar kaut kādu savu komandu vai vadītāju komandu gribat vienkārši parādīt, kāds tas rīks ir, Hops, jūs aizsūtat viņiem linku, viņi čik telefonā vai planšetē vai datorā tu aizpilda, un jūs uzreiz dabūnat rezultātu. Ja? Un cilvēki ir pamēģinājuši vai ne tādā drošā vidē, bez kā tas viss izskatās. Ja? Ja mēs runājam par 180 grādiem, ja, tad te ir viena kategorija vērtētāju, tikai viena kategorija plus pašvērtējums. Un tātad viss te ir. Viss tā kārtība, kādai mēs gājām cauri, tas viss tur ir iekļauts. Un, nu jā, un tas, kas ir forši 180 un arī 360 grādi, ir šī te sadaļa, kur tie dati, pašvērtējuma dati un novērtējuma dati no citiem ir apkopoti. Tad jūs noteikti arī savā atskaitē varat apskatīties tā tabula ar daudzām bumbiņām pašās beigās, kur jūs redzat, kā jūs sevi vērtējāt un kā jūs vērtējat citi. Ja? Un tas ir ļoti labs arī tāds self-checks, ja? Cik es esmu objektīva, ja? Jo nav jau labi vai, nu, nav jau tas slikti, ja kaut kur es sev vērtēju labāk vai sliktāk. Galvenais saprast, kā citi mani vērtē vai ne, un to ņemt vērā. Jo, piemēram, viens ļoti spilgts gadījums, kas man stāv prātā, un es to vienmēr minēšu kā labo piemēru, bija viens uzņēmums, kur nu, valdes līmenī bija divi vadītāji, augsta līmeņa vadītāji, nu, ar kuriem citi netika galā. Un viņiem nekad, nu, neprasiet man, kāpēc, neviens nekad nebija iedevis atgriezenisko saiti par to, ka viņi slikti rīkojās. Ja? Labi cilvēki, bet, nu, nemāk ar citiem strādāt. Nu, un tad mēs tikām piesaistīti, kad, nu, uztaisam tagad to te novērtējumu. Un tas, ko tas novērtējums parādīja, nu, viss oranžs, ja? Abiem diviem. Bet tas, kas mani pārsteidz visvairāk, ka tie cilvēki neapzinājās vispār, ka viņi tādu ietekmi atstāja uz apkārtējiem. Mēs, kas sniedzām atgriezenisko saiti, es sniedzu vienam un Anda otram, mēs sazvanījāmies, pārrunājām, kā mums gāja.
abi divi paliek sarkani. Anda saka, manējais šitā aizvien mazāks un mazāks paliek, ja, pazūd no ekrāna, mēs attālināti to darījām. Tas ir trakākais tas, kad cilvēkam nekad nebija pateikt atgriezniskā saite, un šis bija lielisks veids, kā pateikt, ka nav lāga, ja, ka tā nav lāga. Un kas bija foršākais, ka mēs pēc tam ar HR vadītāju sazvanījāmies tur pēc pusgada, un viņi teica, Jāna, tie cilvēki ir pilnīgi mainījušies, un viņi ir uztvēruši to atgrieznisko saiti un rīkojās pavisam savādāk. Tas bija tāds, vai cik forši, vai ne, ka kaut kas ir bijis noderīgs no tā visa, ko mēs darījām. Lūk, tā kā tas pašvērtējums ir forši, ja, bet viņi noteikti ir vērts salīdzināt ar to, ko citi par mani saka, jo reizēm es par sevi varu būt sajūsmā, vai arī reizēm par sevi ļoti kritisks, bet tie citi vai no tevi pacels, vai arī noliks uz zebes, ja, kā vajag, atkarībā no situācijas. Lūk, un, tad 360 ir viss tas pats, kas 180, plus vēl papildus kategorijas klāt. Tā kā tur ir ļoti daudz informācijas, ar ko strādā tajos 360. Labi, tad kā tad visu šo novērtēšanas projektu plānot un vadīt? Un tas projekta īstenošanas process, tas rekomendējamais, un es tiešām ļoti no sirds to iesaku, ir pašā sākumā novadīt ievada apmācības. Nekad nesāciet novērtēšanu, ja tas ir tāds arī vēl plašāks process, ja, organizācijā bez ievada sesijas, kurā viss tiek izskaidrots, cilvēki tiek iedvesmoti, jo jārēķinās, ka cilvēkiem nekad nepatīk novērtējumi. Liekas, tas mums trauma no skolas, jā. Neviens negrib dabūt divnieku, tāpēc tas informācijas tā sadaļa ir ļoti, ļoti svarīga. Mums ir gatava arī prezentācija latviešu valodā, ko varu iedot. Jūs varat tur papildināt, kaut ko pielikt savu, bet svarīgākais ir pateikt, kāpēc mēs to darām. Ja? Un tas, ko tu, Laura, teici, vai ne, kad es saprotu, ka tas ir manai attīstībai, ne lai kāds man sadotu pa galvu, vai samazinātu algu dēļ tā, vai nedabūtu bonusu, tad mums jāpasaka, ir kāpēc. Ja? Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tā kā jebkurš novērtēšana, lai iet caur informēšanu vispirms, tad ir tas pats novērtēšanas process pēc pieredzes 360, minimālais laiks 2 nedēļas, minimālais. Parasti tas aizvalkās līdz 3-4 nedēļām, jo cilvēki aizņemti, skrienoši, nav laika un tā tālāk, ja, un tad ir visi jādzenā tur, lai aizpilda. Tā kā 2 līdz 4 nedēļas, un tāpēc tam tad 3. solis šajā novērtēšanas procesā ir tā atgriezniskās saites sniegšana. Par to tad mēs arī parunāsim, jo tur var gan 2 veidos. Viena ir tad 1-1, tā kā jūs ar Antu bijāt, ja, vai klātienē vai attālināt, vai arī ir bijuši organizācijas, kur ir ļoti disciplinēti cilvēki, kuriem aizsūta šo digitālo atgrieznisko saiti. Un jūs varat paši savējai arī iziet cauri brīvā brīdī, un jūs redzat, ka sistēma tevi ved soli pa solim cauri tavai atskaitēji. Kur tad tu pats klikšķini, šito uzvedību es gribu uzlabot, ko es tur darīšu, ierakstīt jau un tā tālāk. Bet tas prasa ļoti lielu disciplinētību no dalībnieku puses, kas ir vājā puse, es teikšu, organizācijās. Ja? Man jautājums par šo. Jā, droši. Cik daudz vispār kaut ko tādu izvēlās, ja tā mana pieredze un viņa var nebūt pareizākā, bet ka jebkuru novērtējumu tomēr tur ir, jo tā interpretācija, tas jau ir tas pats dullākais. Jo, piemēram, pretī ir perfekcionists, kuram, 5, jo mēs 5 baļu sistēmā skatāmies, 5 vispār tikai apspriežamā atbildi, ja, un viņš ir saņēmis 4, un viņš aiziet depresijā, izlasot to visu. Vienkārši domāju, cik daudz uzņēmumi vai personas to izvēlās ne atgrieznisko saiti ar cilvēku pretī. Ļoti maz. Ļoti reti pamatā ņem tās atgriezniskās saites, jo tieši tāpēc tādu iemeslu dēļ, kā tu saki, ja. Jo mūsu mērķis jau nav kādu tur iedzīt zebē un depresijā, ja mūsu mērķis ir no tiem rezultātiem paņemt vismaz vienu lietu, ko es esmu gatavs darīt,
lai kļūtu labāks vadītājs, speciālists, kolēģis, nu vienalga. Jā, tā kā tas, jā, ļoti maz. Un reizēm to ir bijis, man liekas, 1 vai 2 gadījumi, kad to digitālo atgrieznisko saiti, jo viņa ir bez maksas, ja par to nav papildus jāmaksā, ka viņu paņēma organizācija, nu, cilvēki paskatījās, jo tā bija IT organizācija, un viņi teica, mums tie ķišņiki tādi, nu, lēnāki, labāk, lai viņi paskatās, un tad dod atgriezenisko saiti, ja. Nu, tur arī pastāv riski, ka cilvēks var paskatīties, ieraudzīt tos oranžos bumbuļus, un uzreiz jau teikt, es labāk uz tādu uz atgriezenisko saiti neiešu, man tur tāds ir risks, bet viņi teica, nē, ka mums tas ir, nu, ka viņi lēnā garā, lai izskata, apdomā, un tad jau varbūt jau uzreiz jau ir, nu, tāds jau plančigas katram galvā. Tā kā tur jāzina ir savi cilvēki un sava auditorija. Ginte kaut ko gribēja prasīt, vai man rādījās tikai? Ne? Man likās, ka tu noņēmi mikrofonu kaut kādā brīdī. Ok, tad tas man parādījās tikai. Jā, jautājums, cik daudz apvainojās uz atgriezenisko saiti un datiem? Oi, kas tik nav redzēts. Nu, viss jau atkarīgs no cilvēka, kā teikšu, inteliģences, ja? Bet, nu, katrā ziņā, nu, tāpēc es ļoti uzsveru par to vērtētāju izvēles procesu. Jo, ja cilvēks pats ir izvēlējies savus vērtētājus, nu, tad, nu, uz ko tad viņam apvainoties? Tad nav uz ko apvainoties, jā. Nu, jā, tur jau tā. Tāpēc tas pirmais solis ir mega svarīgs. Jā. Jo, ja tas ir kāda cita izvērtēts, tad vienmēr var, viņi jau nezināja, nu, visu, ko es teicu jau, jā. Nu, tā. Nu, jā, un vēl atbildot par to apvainošanos, man ir bijis arī tā, ka cilvēki pasaka pilnīgs BS, jā, latviski runājot, es vispār nemaz netaisos šito klausīties, es pasaku, ok, labi, es par to pateikšu jūsu, nu, personāla vadībai, kad jūs atteicāties runāt par šo, bet man jau nav jābūt pieclatniekam, kas visiem patīk. Es saku, es esmu gatava izstāstīt par rezultātiem, nu, pilnīgi nē. Es saku, ok, labi, ja nē, tad nē. Nu tā. Tā kā, nu, mums arī tur, nu, īpaši, ja tas ir, jā, tāds process, ko pats ir vērtējis un darījis, tad, nu, jā. Tā kā tā man arī ir bijis, nu, liekas, vienu reizi, kad nu, cilvēks teiks, nē, es pilnīgs muļķības, es neko negribu dzirdēt, un es teicu, nu, labi, nu, tad pasaku, ka es informēšu un viss, nu tā. Un jo vērtētājs ir personāla vadītājs, kurš iedevis, tad, kas dod atgriezenisko saiti. Kā? Nu, kāda tu saki to, kad es informēšu personāla vadītāju. Nu jā, jo tāpēc, ka man jau kontaktpersona parasti ir personāla vadītājs, kurš, ar ko es darbojos. Nu tā. Bet, nu, katrā ziņā mīļš ar varu mēs kļūt nevaram neviens, tā kā, nu, ja cilvēks negrib, nu, mēs jau varam uz galvas stāvēt baletu dejot vai ne, un ja viņš negrib attīstīties, nu, ko es tur varu izdarīt, es jau nevaru viņu piespiest. Nu tā. Tāpēc, jā, par ievadu apmācībām es jau uzsvēru, tātad te ir tas saturs, kas ir, bet, kā jau minēju, mums ir gatava prezentācija, tā kā tikko, kā jūs būsiet gatavi novadīt projektu, tad šī prezentāciju man paprasīt, es nosūtīšu, un jums jau vismaz tas pamats būs, kuru jūs varēsiet paši papildināt. Nu tā kā mēs tad nākamreiz turpināsim ar svarīgo punktu vērtētāju izvēli, ja? Bet nu, šodien mums laiks ir beidzies, un tad, jā, pēdējās minūtēs gribēju tad, jā, kaut kādas vai nu jautājumi vai atziņas, ko no šodienas paņemsiet, tad iedot man tādu ātru atgriezenisko saiti. Man jāmūk, tāpēc es varu sākt. Jā, man ļoti liels paldies par tiem luksuforu skaidrojumu. Tas priekš manis no tā, kas bija manā anketā, man radās jautājums, bet es viņu nepajautāju, jo man bija tāds skaņā, ka es mācībās radīšu atbildi, un tieši tā arī ir, Jāna. Tā kā mīļš paldies, un es noteikti noskatīšos to, ko jūs darījāt pirmajā stundā. Labi, paldies! Es tad turpināšu, jo man arī 4 ir nākamā tikšanās. Man droši vien šodien tas vērtīgākais ir lielāka izpratne par to, kurā mirklī, kuru no anketām lietot. Jā, kādā mirklī, tad kura no viņām būs piemērotāka un nesīs lielāku ieguldījumu, teiksim tā, to atgriezenisko.
Nu jā, bet katrā ziņā vienmēr es esmu viena zvana attālumā, tā kā ja šaubies to vai to, zvans draugam, visu izrunāsim un izdomāsim kopīgi. Labi, Ja? paldies. Es tikšanos nākamreiz. Jā, atā. Jā, es turpināšu. Man arī patika īstenībā, ka mēs izgājām cauri tām atskaitēm, ja mēs tā viņas saucam, izklausās tā diezgan stiesi tas nosaukums. Bet jā, noderīgi, un es tagad gaidu, es gribu savu, es lasīšu, taisīšu vaļā ar steigu, un tagad es arī sapratīšu droši vien, kas tur rakstīts tā pa īstam. Gan no, kā saka, no sava viedokļa, gan arī it kā es būtu otrā pusē. Paldies. Paldies. Nu, es laikam varu likt visus iepriekšējos runātājus kopā, un ir skaidrs, ka ņemot vērā to, ka es mācos, tāpēc, lai varētu novērtēt savus kolēģus, savus ar kolēģis, ar kuriem es strādāju, līdz ar to, nu, tur, teiksim, tās visas izvēles, kas tālākam darbam būs jāizdara, tas būs ļoti interesanti, un tas ir ļoti, ļoti būtiski saprast, kuru tad, nu, kurā brīdī skatīt un ņemt un vērtēt, lai tomēr tu iegūtu tādu plašāku skatījumu un redzējumu par to, kas notiek un kāpēc notiek tā, kā notiek. Jā, tas ir skaidrs, jā. Es vēl varu varbūt pieminēt to, ka ļoti patīkam, ka jums jau ir izveidota tā prezentācija tā ievadlekcijai. Nu, ka tomēr radīt tiem cilvēkiem to izpratni, ka, lai viņi saprot, ka tas ir tikai viņu tādai attīstībai, kaut kādu iekšējo procesu efektivitātei un uzlabot tās savstarpējās attiecības. Tā kā tas ir arī ļoti patīkam. Jā, tur piekrīt, jā, ka nav tā, ka tas ir mans izdomājums vai uzņēmuma vadītāja izdomājums tikai tāpēc, ka es kaut ko gribu, nezinu, kaut kādā, bet tieši runājot par attīstību, par skatījumu, gan par kopējo gājumu uzņēmumā, tieši tā. Nu jā, jo tas pamats tur ir, bet noteikti tur vajag apdarināt, var pielikt savu klāt, vai ne, savu to motivāciju, kāpēc mēs to darām, ko mēs ar to darīsim, lai tiešām nav tā, ka cilvēki nobīstās un domā, kā tas ietekmēs manu bonusu, vai manu algu, vai nedodies attīstību, vai to, karjeru, ja tagad un tā kā tas ir tiešām tāds palīgi instruments viņiem dzīvē un profesionālajā karjerā. Jā. Man vēl viens jautājums par tiem attīstības padomiem. Tu teici, tu viņus atsūtīji, vai es viņus neredzēju, vai viņi man kaut kur vēl sekos? Jo tie man liekas arī interesanti. Jā, es tev varu aizsūtīt, bet parasti mēs viņus izdodam tad, kad novērtējums ir bijis, bet es tev aizsūtīšu, lai tu vari apskatīties. Tur viss ir standartizēts. Ja, tie attīstības padomi ir standartizēti, tur nav katram piemēroti. Ja, pēc tā rezultāta. Jā, tā kā gaidiet no manis e-pastiņu ar kaut kādu informāciju, atkal kādu mazu mājas darbu, un tad jau tiekamies trešdien. Jā? Labi, dāmas. Jā, paldies. Lai veseļojas. Un veseļojies. Paldies. Atā, līdz labu. Atā.